Šogad Daugavpils pilsētas pašvaldības policijai aprit 30 gadi. Par godu nozīmīgajai jubilejai 20. decembrī Vienības namā notika svinīgs pasākums, kurā sumināti pašvaldības policijas darbinieki un sadarbības partneri. Mēs to īstenībā sapratām tad, kad notiek kaut kādi negadījumi, tad, kad cilvēkiem ir nepieciešama palīdzība, tad kaut kas notiek, kas saistīts, piemēram, ar civilo aizsardzību vai, piemēram, noziedzīgu nodarījumu apkarošanu video novērošanas kontekstā, tad pirmie, kuri steidzas palīgā, ir mūsu pašvaldības policijas darbinieki. Mēs ikdienā sadarbojamies gan ar ugunsdzēsējiem, gan ar valsts policiju, gan ar valsts robežsardzi. Ikdienā reaģē uz, piemēram, nelegālā alkohola tirdzniecības izaicinājumiem, uz, piemēram, cilvēkiem, kurus nepieciešams atrast, kur atrodas meklēšanā vai kuriem jādod palīdzība. Un šajā ziņā viņi ir tie, kuri diendienā, 24 stundas diennaktī ir tie, kuri steidzas palīgā. Daugavpils pašvaldības policija dibināta 1994. gadā. Sākotnēji tās galvenais uzdevums bija nodrošināt domes aizstošo noteikumu un dažādu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa pantu ievērošanas kontroli. Tolaik darbā tika pieņemti 18 darbinieki. Laikam ejot, pašvaldības policija pakāpeniski attīstījās, pilnveidojās, tehniski modernizējās un ieviesa mūsdienīgākas sabiedriskās kārtības kontroles metodes, piemēram, video novērošanu, operatīvu patrulēšanu un pārkāpumu aktīvu novēršanu. Bet kas būtu uzskatāms par galveno rezultātu šajos 30 darbības gados? Laikam to, ka viņa pastāv. Un pa visiem tiem gadiem mūsu kolektīvs palika tikai stiprāks, solidārāks un darbspējīgāks. Mēs spējam paveikt visus tos izaicinājumus, kurus piestāda mūsu dzīve, kas rodās mūsu darba laikā. Mūsu darbinieki prot un grib strādāt, un viss, ko mēs gatavi sniegt savā darbā pilsētai, viss izdodas. Pagaidām viss ir labi. Bet kas ir vissarežģītākais? Vissarežģītākais, laikam, cilvēkiem būt par cilvēkiem, lai katrs cilvēks cienītu gan sevi, gan citus cilvēkus, gan viņa cilvēka cita darbu, viņa rūpes. Es ļoti pateicos visiem mūsu darbiniekiem, visiem, pat tiem, kuri bija 30 gadu laikā, gan esošie, gan bijušie, gan tie, kas šodien strādā un cenšas, lai mūsu pilsēta tiešām būtu droša, būtu mierīga un lai mūsu iedzīvotāji, mūsu pilsētas ciemiņi justos te ļoti labi. Aizvadītajos 30 gados izaicinājumu bijis daudz. Katrs no tiem bija vērtīga pieredze un iespēja attīstīties. Pēdējo gadu laikā mums nākas pārņemt tādas funkcijas kā glābšanas nodaļas funkcijas. Mēs patrulējam katru dienu vasaras laikā Stropu pludmales divas oficiālas. Mūsu glābēji uztur tur kārtību, nodrošina kārtību pludmalē, kā arī zveju resursu kontrole arī tika nodota mums pašvaldības policijai tieši mūsu nodaļai, satiksmes kontroles un glābšanas nodaļai. Viens no jaunākajiem pienākumiem saistīts ar izmaiņām ceļu satiksmes likumā, kas paplašināja pašvaldības policijas kompetences satiksmes uzraudzībā. Piemēram, jāsako līdzi braukšanai pie sarkanās gaismas, ceļa zīmju prasību ievērošanai un citiem noteikumiem. Šajos apstākļos īpaši svarīgi ir veidot konstruktīvas attiecības ar iedzīvotājiem. Mēs meklējam kaut kādi risinājumi, lai cilvēkiem palīdziet, neuzreiz viņu sodi. Ir tie, kuri pārkāpēji, vienalga viņi būs dusmīgi. Bet kuram cilvēkam nav kaut kādas saistības ar pārkāpumiem, viņi normāli attiecības ar mums. Šobrīd pašvaldības policijā strādā draudzīgs un saliedēts 117 darbinieku kolektīvs. Struktūra ietver 6 nodaļas un plašu infrastruktūru, kas palīdz veiksmīgi tikt galā ar visiem izaicinājumiem. Šo 30 gadu laikā piedzīvot arī sāpīgi zaudējumi. Klātesošie ar klusuma brīdi godināja pašvaldības policijas priekšnieka Genādija Kaminska piemiņu. Viņa ieguldījums kolektīva izveidē un iestādes attīstībā ir neatsverams. Svinīgajā pasākumā izskanēja sirsnīgi apsveikumi un pateicības vārdi par ilgadēju sadarbību no daudziem Daugavpils uzņēmumu un pašvaldības iestāžu pārstāvjiem, kā arī kolēģiem no Latvijas un citu valstu pašvaldību policijas struktūrām. Esmu deleģēts no Rīgas 734 policistu vārdā sveikt Daugavpils kolēģus šajā apaļajā jubilejā, apsveikt viņus pašus kolēģus un, protams, arī novēlēt
viņiem izturību arī nākotnē, panākumus un kopīgiem spēkiem mums sasniegt vēl augstākas kvalitātes līmeņus pašvaldības policijā. Labākie darbinieki apbalvoti ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības un pašvaldības policijas atzinības rakstiem. Savukārt policijas priekšnieks Aleksandrs Linkevičs saņēma apbalvojumus no ilgadējas sadarbības partnera, Polijas Republikas pašvaldību un novadu policijas priekšnieku valsts padomes prefekta un Čenstohovas pašvaldības policijas priekšnieka Artura Holobiško. Šī atzinība apliecina pašvaldības policijas nenovērtējamo darbu pilsētas labā. Šodien, kad ir 30 gadu jubileja, jāsaka paldies viņiem visiem. Visi, kuri šo visu 30 gadu laikā ir dienējuši pašvaldības policijā, visiem, kuri godprātīgi pildījuši savus dienesta pienākumus un steigušies mums palīgā. Un paldies liels viņiem par to. Daugavpils pašvaldība piebiedrojas apsveikumiem un novēl pašvaldības policijas darbiniekiem neizsīkstošus spēkus un darba sparu, rūpējoties par sabiedrīsko drošību un kārtību pilsētā. Sižetu sagatavoja Daugavpils valstspilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.